Sveiciens no Prāgas, no Čehijas galvaspilsētas. Esam šeit ieradušies, lai skatītos, kā tad Čehiem ir gājis 10 gadus Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka līdzīgi Latvijai šeit Eiropas Savienības atbalstītāju un tādu pretinieku skaits ir visai lielā līdzsvarā. Šī ir interesanta valsts no tāda viedokļa, ka te ilgus gadus par prezidentu ir kalpojis vīrs, kurš ir bijis izteikts eiroskeptiķis. Šī valsts ir bijusi Eiropas Savienības prezidējošā valsts laikā, kad pašu zemē premjera nav bijis. Šī ir valsts, kura vēl aizvien ir ar savu nacionālo valūtu. Viņi varētu pēc visiem kritērijiem pieņemt eiro jau šobrīd, bet, kā man te stāstīja, šis te plāns, būs mums eiro pēc gadiem 3 vai 4 vai 5. Šādas tēzes ir dzirdētas jau gadus 10, apmēram. Tā kā visu laiku, jā, ik pēc 3, 4, 5 gadiem būs. Interesantā lieta ir tāda, ka Čehija izceļās kā valsts, no kurienes vismazāk ļaužu ir aizbraukuši prom pēc visu šo te Eiropas robežu krišanas. Proti, Čehi izvēlas palikt mājās. Viņi saka, ka viņiem ir gana labi šeit pat, tēvzemē, un tie, kas ir aizbraukuši, tie ir visai drīz arī atgriežušies atpakaļ. Okay. I have a bad news for you. You're not drunk, you're clumsy. Thank you. Nu ko, katrā ziņā hokeju šeit mīl, alu šeit arī mīl, bet viņiem, piemēram, nepatīk, ka viņu nacionālais rums vairs nedrīkst saukties rums. Priekā. Un vēl ir šādas tādas ķibeles, bet arī labas lietas. Katrā ziņā vairāk skaties svētdien, 25. maijā, pirms dienas ziņām Latvijas televīzijas 1. kanālā.